The Riga Declaration of the European Congress of Ethnic Religions 2023. We, delegates from 17 different countries convened at the European Congress of Ethnic Religions in Riga, Latvia, on June 13, 2023, join our voices together to make the following declaration. We, the undersigned, represent religious communities upholding the traditional, ethnic religions of diverse peoples of Europe. We hold deep reverence for our ancestors, the gods and goddesses they worshipped, and the worldview and values that they bequeathed to us. Our spiritual traditions are inseparable from our traditional culture, and both require support and protection. We call on all the governments of the nations of Europe and the European Union to grant our religions the same respect and privileges that are accorded to other religions in European societies and legal systems. We ask for the following specific measures: special governmental protection and support as a part of indigenous culture, that is humanity's cultural heritage. A legal status protected by the state, including determining it by special law, which is not evaluated and compared according to the criteria of other religions. Perform ceremonies at and use the ancient sacred sites, for example, if there is no church built on it, while respecting the rules of protection for the archaeological sites. Life cycle rights must be accessible according to our traditions and protected. Perform wedding ceremonies with legal authority in countries where the governing law recognizes these ceremonies done by recognized religions. Practices towards the end of life, including but not limited to visiting the ill and spiritual care, cooperation with hospitals, cemeteries, and funerary rituals according to our traditions must be protected. Our festival and celebration dates enshrined in law and shown in calendar. Where there is a religious education, public schools guarantee the freedom of choice to either abstain from or participate in the religious studies depending on the cultural heritage of the country. Chaplaincy, right to appoint the chaplains. Broadcast time slot in public media. Tax relief or exemption for our religious organization. Safeguarding us from the influence of globalization, consequences, persecution, and discrimination by other religious organizations due to their cosmopolitan status. Institutions must respect the local sacred languages and traditions, taking us into account as the local identity of the indigenous European people. Safeguarding the nature around the sacred places. The sacred natural sites must be a category of protection on its own, combining both natural sites and archaeological sites. This allows using such places for the practice of traditional religions and protecting them from harmful human activity. Respect of sacred land and protection from mining companies, resource and land expropriation. Igniting, maintaining, observing and using sacred fires and bonfires in open air setting during our ceremonies must be permitted and protected as part of our tradition and religious freedom in harmony with nature's needs. Where there is evidence of discrimination or institutional silence towards requests of recognition of ethnic religions, we, as the ECER, will encourage the local government in writing from the presidency of the Congress calling upon their willingness to protect and respect the rights of everyone by responding to the request. It is essential that our governments and the European Union guarantee certain rights and protection for religions based on ethnic cultures within their homelands. By doing so, they can ensure the preservation and continuity of our ancestral traditions.
We believe that the recognition and protection of our ancient religions will contribute to the preservation of our unique identities and the cultivation of more inclusive society. Together, let us strive for the acknowledgement and safeguarding of our ancient religions rooted in our ancestral cultures so that they may thrive for generations to come. Mēs esam no kungi mūsu dzimtajā zemē. Mēs varam paši sev likumus lemt. Tā zeme ir mūsu jāgan. Mēs negribam lūgt to, kas mūsu, bet ņemt. We send this message in kinship, love and respect. Member organizations, observer organizations, and also this declaration is supported by individuals. Riga, Latvia, June 30, 2023. Thank you. Esam Eiropas Etnisko reliģiju kongresa 2. darba dienā, noslēguma dienā. Kongress ir strādājis 2 dienas, ir pieņemta deklarācija, kas tiks izsūtīta Eiropas tautu valdībām, valstīm un arī Eiropas Savienības institūcijām. Deklarācijas mērķis ir nodrošināt etnisko kultūru, reliģisko tradīciju, līdztiesību citām reliģijām, pasaules reliģijām viņu etniskās izcelsmes zemēs. Šis ir ļoti būtisks jautājums, jo līdz šim šīs etniskās reliģijas savās zemēs tiek salīdzināts ar kosmopolitiskām reliģijām, kas nav šo zemju izcelsmes reliģijas, līdz ar to viņas tiek nostādītas nelīdztiesīgā stāvoklī. Tāpēc šis kongress bija ļoti nozīmīgs visām šīm reliģijām. Šeit bija 16 valstis no visas Eiropas, tātad viņu pārstāvētās etnisko reliģiju organizācijas. Piedalījās arī zinātnieki, pētnieki no Latvijas, Amerikas un citām zemēm. Tāpat arī viesos mums bija Ukrainas pārstāvji, kuriem šis jautājums ir ļoti nozīmīgs un svarīgs tieši šajās dienās, kad tiek izcīnīta brīvība un arī garīgā neatkarība tiek apzināta dziļākā izpratnē. Šodien arī notika jaunās valdes ievēlēšana. Šodien ir ievēlēts jauns valdes sastāvs un šīs organizācijas prezidents nākošajā ciklā būs Latvijas Dievturu sadraudzes valdes vadītājs Uģis Nastevičs. Tā kā mums būs liela atbildība turpmāk Eiropas etnisko reliģiju tiesību jautājumu jomā. This is big responsibility and I beg your help during the further steps. And I would like that we complete these tasks we have set together. So help us, our gods and goddesses. Light up, so make it happen. Tas, kas ir šodien noticis, ir ievēlēta jauna Eiropas Etnisko reliģiju kongresa valde 7 cilvēku sastāvā. Notika arī grozījumi pirmīt, kas no 5 valdes locekļu skaitu to palielināja uz 7. Un ir ievēlēts arī prezidents. Esmu šoreiz pagodināts par to, ka šis kongress, šie dalībnieki izraudzījās pēdējā šī prezidenta vēlēšanu kārtā 2 kandidātus no Lietuvas, Inīti Rinkūnieni un Uģi Nasteviču no Latvijas. Rezultātā pēdējā balsojumā atbalstīja mani. Un tas uzliek lielu atbildību, tas uzliek lielus pienākumus,
lai turpinātu to, ko iepriekšējās paudzes, iepriekšējie prezidenti ir paveikuši mūsu kopējā labuma vārdā. Šobrīd mēs saskarāmies ar divām norisēm, no kurām viena ir jaunu svētvietu celtniecība visā Eiropā, un mēs esam ārkārtīgi priecīgi ieraudzīt, ka arvien dažādās vietās Eiropā rodas svētvietas, rodas tempļi, svētnīcas, kas ir iekopti, lai godinātu tikai savā valstī vienraksturīgās garīgās tradīcijas svētumus. Vienlaikus, diemžēl, pāri Eiropai veļas vandālisma, apgānīšanas un citi briesmu darbi, kas ir skāruši jau arī Latviju. Un šie vandālisma gadījumi neapsīkst, tie turpinās. Un tāpēc tas, ko es vēlētos šī amatā strādājot, veicināt, ir katrā valstī sekmēt izpratni kopā ar sadarbības partneriem, ar visām dalību organizācijām un valdes locekļiem, lai pamatotu to, cik ļoti ir svarīgi aizsargāt šīs svētvietas, kas ir raksturīgas tikai katrā vienā pašā Cilmes zemē. Ir ļoti daudz lietas, kas Latvijā mums jau ir sasniegtas, ko mēs baudām, bet Eiropā daudz, kur tas tā vēl joprojām nav. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka šī deklarācijā uzskaitītie punkti, kas ir pieejami arī Eiropas Etnisko reliģiju kongresa Latvijā mājaslapā, ka tur var redzēt, kas ir nepieciešams mums visiem kopumā un kas ir specifisks katrā valstī. Šī mājaslapa ir atrodama arī izmantojot mūsu sociālos tīklus @dievturi, kur var ieraudzīt informāciju vairāk gan par šo kongresu, gan par tā dalību organizācijām, gan arī to, ko tad mēs esam lēmuši šoreiz. Mums ir ļoti būtiski, lai mēs iepriekš paveikto turpinātu un lai tas, kas mums ir sekmējies katrā no Eiropas Etnisko reliģiju kongresa dalību organizācijām viņu valstīs, būtu par labu piemēru, ko likt lietā, lai uzlabotu situāciju arī pārējās vietās. Lai top, lai mums izdodas. Sarkaniem jāboļ
Kongresa dienas vēl turpināsies. Mēs iepazīstināsim Eiropas etnisko reliģiju pārstāvjus ar Latvijas un Rīgas skaistākajām vietām. Mums būs kopējs rituāls Loksteņas svētnīcā. Tāpat mēs iepazīstināsim ar to, ka šīs dienās notiek dziesmu un deju svētku 150 gadu jubilejas pasākumi. Vienmēr sakot, Latvijas kultūra un dievestība, jeb reliģija tiks plaši iepazīstināta Eiropas tautu tādā pārstāvniecībā.